Tikšanās ar svešajiem. Nevar paredzēt, kur un kad tās notiks. Taču no visām iespējamām visbiedējošākā ir tā, kuru atklājam, kad jau ir par vēlu. Mājās mums jājūtas drošībā. Taču tieši tur esam visievainojamākie, jo miegs ir labākais brīdis svešo uzbrukumam. Parasti svešie nolaupa cilvēkus pa nakti. Upuris saldi guļ savā gultā. Katru gadu ir simtiem ziņojumu par svešajiem iebrucējiem. Kā viņi nemanīti iekļūst mūsu mājās un ko viņiem vajag? Kopā mēs atklāsim, kā sapņi pārtop murgos svešo iebrucēju dēļ. Globālā cīņa ir sākusies. Gadu desmitiem no sabiedrības slēptās lietas par tikšanos ar NLO tagad ir pieejamas publiski. Mēs atklāsim patiesību, ko slēpj šie slepenie dokumenti. Uzziniet, ko valdība grib slēpt no jums. Slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Ulsteras apgabals, Ņujorkas štats, 1985. gada 26. decembris. Rakstnieks Vitlijs Strībers kopā ar radiem un draugiem pavada brīvdienas savā meža namiņā. Apmēram 8:30 vakarā Strībers ieslēdz signalizāciju un dodas pie miera. Nakts vidū viņu pamodina dīvaina skaņa. Kad Strībers grib noskaidrot, kas notiek, istabā ienāk citplanētietis. Tajā brīdī vīrs zaudē samaņu. Strībers atceras, ka atrapies mežā, netālu no namiņa. Viņš neatceras, kas noticis laikā kopš tikšanās ar svešo. Incidenta nomāktais Strībers izmanto hipnozi, lai atgūtu savu atmiņu. Rezultāti ir šokējoši. Strībers atceras, ka izlidojis no savas istabas un ielidojis virs namiņa esošā NLO. Uz tā klāja viņš pakļauts mokošām medicīniskām procedūrām. Vienas laikā viņa smadzenēs ievietota gara adata. Galu galā Strībera psihiatrs saistīja šīs atmiņas ar epilepsijas paveidu, kas izraisa spilgtas un dīvainas halucinācijas. Taču rakstnieks noraida šo teoriju, jo ir pārliecināts, ka visu ir redzējis un piedzīvojis. Strībers sarakstīja populāru grāmatu par piedzīvoto un uzzināja, ka šie neparastie notikumi tomēr nebija unikāli. 4 gadus vēlāk, 1991. gadā, aptauja atklāja, ka 4 miljoni amerikāņu ir piedzīvojuši līdzīgas lietas. Ropera aptauja apgalvo, ka lielākā daļa nolaupīšanu notikusi nakts vidū. Visi nolaupītie bijuši paralizēti, izcelti no mašīnas vai gultas un nogādāti NLO. Tur esot bijušas slimnīcas operāciju zāles, spoža gaisma un svešas būtnes ar milzīgām acīm. Fiziskās procedūras notikušas, kamēr cilvēki kaili, pārbijušies un paralizēti guļ uz apskates galdiem. Tā ir ļauna sistēma, bet kāpēc ļaunie izvēlas guļamistabu? Vai tikai tāpēc, lai pārsteigtu upuri? Vai arī atslēga ir miegs? Miega laikā cilvēki ir ievainojami. Acis ir aizvērtas un jūs nepievēršat uzmanību apkārt notiekošajam. Smadzenes nestrādā uz pilnu jaudu. Bieži vien tas atspoguļojas sapņos, taču reizēm arī ne. No guļamistabas nolaupītie gandrīz vienmēr šaubās, vai notikums bija īsts. Vai tāpēc svešie iebrūk guļamistabā pa nakti? Vai miegs ir labākais cilvēku nolaupīšanas aizsegs? Vai arī notiek kaut kas cits? Turpinājumā noskaidrosim noslēpumainās svešo gaismas lomu iebrukumos guļamistabās. Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši.
Rakstnieks Vitlijs Strībers apgalvo, ka viņu no namiņa Ņujorkas štatā nolaupīja citplanētieši. Žilbinošā gaisma un bezpalīdzīgās paralīzes sajūta ir svešo iebrukuma pazīmes. Šo biedējošo notikumu pieredzējuši tūkstošiem cilvēku. Marks Rautlīs no Anglijas arī ir šāda uzbrukuma upuris. Piepēšies pamodos 3 no rīta. Biju pārbijies un paralizēts. Es lieliski zināju, kas notiek. Istabā bija 3 būtnes. Es redzēju visu, jo biju pie samaņas. Taču mani paralizēja bailes. Varbūt viņi kaut kā mani paralizē, nezinu. Rautlīs bezpalīdzīgi noraugās, kā viena būtne šķērso istabu. Atceros, ka man kaut ko ieurba ausī. Un viss. Pēc tam pamodos un bija 8 no rīta. Man ir pazudis laiks. Tas ir biedējoši pazīstams scenārijs. Bezpalīdzīgs upuris, paralīze, stipras sāpes un pazudušas stundas vai pat dienas. Taču zinātnieki atsakās pētīt šos nopietnos apgalvojumus. Viņi apgalvo, ka nolaupīšanas fenomens saistīts ar miega paralīzi, īslaicīgu fizisko stāvokli, kas var rasties pirms iemikšanas vai pamošanās. Upuris piepešis secina, ka nespēj kustēties. Stāvoklis bieži izraisa bezpalīdzības sajūtu, kas var ātri pārtapt šausmās. Vai nolaupīšanas upuri vienkārši piedzīvo miega paralīzi? Vai ziņojumi par svešajiem iebrucējiem ir pārbiedēta prāta vīzijas? Ja tā ir, kā miega paralīze var izskaidrot ziņojumu līdzības? Gandrīz visos ziņojumos pirms svešo ierašanās parādās žilbinoša gaisma. Kāds ir tās mērķis? Vai ar to piekļūst upura guļamistabai? Varbūt ar to paralizē upuri? Vitlijs Strībers apgalvo, ka sieva visu laiku gulējusi, par spīti gaismai un viņa izcelšanai no gultas. Kāpēc viņa nepamodās? Kad cilvēks stāsta par nolaupīšanu, viņi saka, ka tas noticis pa nakti un viņiem blakus gulējis kāds, kas neko neatceras. Varbūt svešie spēj izolēt savus upurus un tos neutralizēt. Tos, kurus negrib iesaistīt notiekošajā. Vai gaisma vienlaikus neutralizē vienu cilvēku un otru nogādā tuvējā NLO? Daudzi eksperti uzskata, ka upurus vispār nepārvieto. Viņu prāt, spožā gaisma nogādā viņus cilvēkam neuztveramā dimensijā. Mēs redzam visumu 3 dimensijās – augstumā, platumā un dziļumā, kā arī piedzīvojam 4. dimensiju – laiku. Taču labākie fiziķi uzskata, ka ir iespējamas pat 11 dažādas dimensijas, kuru eksistenci drīz var apstiprināt. Slepenā lieta – svešās dimensijas. Nesen publicēts ziņojuma atklājumi, ka Šveices lielajā daļiņu pātrinātājā strādājošie zinātnieki aktīvi meklē pierādījumus tam, ka visumā ir vairāk nekā 4 dimensijas. Viņi norāda, ka papildu dimensiju eksistence spētu izskaidrot mulsinošās visuma īpašības. Atomi saduras gandrīz vai gaismas ātrumā. Šo sadursmju sekas sāk atklāt mūsu visuma lielākos noslēpumus. Un 5 gadu laikā mēs varētu atrast šīs papildu dimensijas, ko cilvēki nespēj uztvērt. Daudzi ufologi uzskata, ka citplanētieši spēj pārvietoties dimensijās. Tāpat viņi uzskata, ka nolaupītos nenogādā kosmosa kuģī. Viņus pārvieto uz dimensiju, kuru mēs nespējam saskatīt.
Tāpēc Strībera sieva nepamodās notiekošā laikā. Strībers apgalvo, ka pamodies mežā, netālu no namiņa. Bet varbūt ir iespējams, ka viņš apmulsumā metās pakaļ NLO, kura nemaz nebija. Vai cilvēkus nolaupa svešie, kas pārvietojas dimensijās? Vai NLO upuru redzētais ir tikai ilūzijas? Turpinājumā bēdīgi slavenā nolaupīšana, kas notika vienā no blīvāk apdzīvotajām pasaules pilsētām. Taču šoreiz ir liecinieki, tostarp viens no pasaules ietekmīgākajiem cilvēkiem. Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Iespējams, miljoniem amerikāņu kļuvuši par svešo nolaupīšanas upuriem. Taču viņu apgalvojumus grūti pierādīt, jo gandrīz visi upuri ir bijuši vieni, vai arī liecinieki nav bijuši pie samaņas. Daži eksperti uzskata, ka upurus nenogādā NLO, bet pārvieto uz citu dimensiju. Taču viens gadījums piedāvā pārliecinošus pierādījumus, kas var atklāt fenomena cilvēka elementu, kas līdz šim nav bijis zināms. Slepenā lieta – Lindas Kortīlas nolaupīšana. Ņujorka, 1989. gada 30. novembris. Apmēram 3:15 apsargi, kas pavadīja ārvalstu amatpersonu, pamanīja virs kādas ēkas lielu, spīdošu objektu. Viņi ātri saprata, ka tas ir NLO, kas lido virs Ņujorkas. Taču tālākie notikumi izrādās vēl šokējošāki. NLO raidīja ēkā zilas gaismas staru. No ēkas izlidoja figūras, kas virzījās uz kuģa pusi. Pēdējā bija jauna sieviete. Tobrīd apsargi nenojauta, ka redz standarta nolaupīšanu no guļamistabas. Vēlāk atklājās, ka sievieti sauca Linda Kortila. Viņa apgalvoja, ka to nakti viņas dzīvoklī bijuši 5 citplanētieši, 2 palikuši tajā, kamēr viņa nogādāta kuģī. Uz klāja viņai veiktas medicīniskās procedūras, kādas apraksta citi upuri. Abi apsargi paziņoja par notikušo ufologam Budam Hopkinsam. Taču viņi nebija vienīgie liecinieki. Runā, ka uz Bruklinas tilta apstājusies satiksme, kamēr cilvēki vērojuši notiekošo. Lielā liecinieku daudzuma dēļ par notikušo var uzzināt visa pasaule. Hopkins devē Kortīlas lietu par nozīmīgāko gadījumu objektīvas NLO nolaupīšanas norises noteikšanai. Drīz sabiedrība pieņems faktu, ka svešie atrodas uz Zemes. Tas var būt vēsturisks mirklis, kuru kritizēs lielākais sava laika NLO kritiķis. Žurnālists Filips Klāss bija strīdīga persona NLO izpētes pasaulē. Kopš 1960. gadiem līdz savai nāvei 2005. gadā viņš izmeklēja simtiem NLO gadījumus un izpelnījās iesauku ufoloģijas Šerloks Holms. Skeptiski noskaņotais Klāss nepaguris atspēkoja cilvēku apgalvojumus. Intervijā par masveida NLO novērojumu Klāss apšauba, vai abi apsargi ir īsti, un paziņo, ka neviens liecinieks neredzēja to ienirstam īstriverā, kā apgalvoja Linda Kortīla. Viņš noraidīja daudz liecinieku stāstīto, taču neņēma vērā vissvarīgāko faktu. Linda Kortīla neapgalvoja, ka redzēja NLO ienirstam upē. To novēroja abi apsargi. Kādēļ, lai viens no cienījamākajiem NLO pētniekiem manipulētu ar Lindas Kortīlas nolaupīšanas faktiem? Vai tā bija vienkārša nevērība? Vai arī pierādījumi bija tik pārliecinoši, ka tie jānoliedz par katru cenu?
Lai gan Filips Klāss steidza izteikties par Lindas Hortīles gadījumu, viens cilvēks aizdomīgi klusē. Tā ir ārzemju amatpersona, kuru pavadīja abi apsargi. Ufologs Buds Hopkins apgalvo, ka tas bija ANO ģenerālsekretārs Javieris Peres de Cuellar. Šāda līmeņa vadītāja paziņojums par incidentu varētu uz visiem laikiem izkliedēt šaubas par svešo esamību uz Zemes. Taču de Cuellars līdz šim klusē par notikušo. Vai pasaules līderi slēpj no sabiedrības būtisku informāciju? 1990. gados Hopkins apgalvoja, ka svešie ar katru upuri mēģina pārņemt kontroli pār cilvēci, klusā karā pret planētu Zeme. Viņš uzskatīja, ka svešo aktivitātes slēpj pasaules ietekmīgākie līderi. Valdības mēģinājumiem slēpt šo informāciju ir mūs jābiedē, taču lielākās bailes var īstenoties, kad viņi būs zaudējuši kontroli. Turpinājumā, vai slepena valdība sadarbojas ar svešajiem, lai manipulētu ar mums, kad guļam? Un kādi murgi sāktos, ja viņi spētu piekļūt mūsu smadzenēm, kad esam nomodā? Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme. Jūs skatāties slepenās lietas citplanētieši. Nolaupīšanas no mājām turpinās, un nekas neliecina, ka tās beigsies. Bet kā viņi to paveic, un vai šīs nolaupīšanas mums nezināmu iemeslu dēļ ir atļāvusi valdība? Teoriju ir daudz, taču biedējošākā var būt radusies slepenā valdības militārajā bāzē dziļi Ņūmeksikas pazemē. Bāze Dulce it kā esot militārs komplekss zem kalna Arčuleta Mesa, Ņūmeksikā. Ārpusē nav sargtorņu vai tanku. Konspirācijas teorija vēsta, ka bāze atrodas kalnā, un tur nedarbojas tikai ASV armija. Pēc kādas vienošanās ar svešajiem, tur it kā darbojoties arī viņi. Daudzi eksperti uzskata, ka tūkstošiem cilvēku ir nolaupīti un nogādāti šajā bāzē eksperimentu veikšanai. Stāsta, ka bāzē ir 7, viens par otru baisāki līmeņi. 4. līmenī notiekot hipnozes un telepātijas eksperimenti. Taču eksperti uzskata, ka visļaunākie ir eksperimenti ar smadzeņu viļņiem, kas ir aktīvi, kad guļam. Ja nu šie pētnieki spētu piekļūt cilvēku smadzenēm, kad esam nomodā, iegūstot iespēju vienkārši mūs kontrolēt? Nesenā neirologa Normana Dona pētījumā ir biedējošs secinājums. Dons izmērīja it kā nolaupīto vai NLO sastapušo cilvēku smadzeņu viļņus, un rezultāti bija šokējoši. Visos gadījumos upuri spēja panākt neparastu vai transam līdzīgu stāvokli, esot nomodā, ko nespēja izdarīt pirms nolaupīšanas. Vai tikšanās ar svešajiem var mainīt mūsu smadzeņu darbību? Ja tā ir, varbūt Dons ir atklājis galveno iemeslu, kāpēc svešie nolaupa tik daudzus cilvēkus. Vai svešie nolaupa cilvēkus, lai varētu piekļūt mūsu prātam un mūs kontrolēt, kamēr esam nomodā? Vai tas var būt nepārspējams ierocis? Brīvā griba vairs neeksistētu, un svešo plāns kļūtu par mūsu plānu. Šīs ir slepenās lietas citplanētieši, atklājot lielāko noslēpumu uz planētas Zeme.